Sveicināti skatītāji mūsu raidījumā. Viss būs kārtībā, jeb top 7. Šodien raidījumā politika, ekonomika, retorika, mīmika, sniega pika un vienkārši sarunas ne par ko. Raidījumu vadu es, Edgars. Un es Aija. Vai cilvēkam vajag smieties krīzes laikā, vai labāk tomēr atturēties? To mums palīdzēs noskaidrot žurnālists Leo Zeliards rubrikā Domāsim pozitīvi. Pie mums atkal studijā Leo Zeliards un Helmuts Cerskungs. Labvakar. Labvakar. Tā, mūsu šodienas tēma ir tāda, es teiktu, mazliet tāda amizanta, es pat teiktu, mazliet tāda no tāda kā humora topa, ar tādu pikanti, jā, tādu pozitīvu vērienu, ar tādu, jā, es pat teiktu ar vērienu, jā. Un šodienas jautājums, ko mums atsūtīs, ir Jānis, jā, no Ķibuļciema ir tāds. Sakiet, tieši jautājums jums, sakiet, Cerskungs, vai cilvēkam vajag smieties krīzes laikā, vai tomēr atturēties no smiekliem, kamēr šī nopietnā situācija atrisinās, un tad atkal var smieties? Redziet, vajag vai nevajag? Es domāju, ka vajag, un cilvēks jau arī smējās, jo saprotiet, taču tas jau ir vēstures gaitā pierādījies. Cilvēks vienmēr ir smējies un smējas. Krīzes laikā, ja? Arī krīzes laikā. Ko tad šis laiks priekš smiekliem atšķiras no tā laika? Nu jā, īstenībā, jau ne ar ko, jā, daudz ne ar ko, bet tomēr ir tādi nepatīkami gadījumi, ka tomēr cilvēki pazaudē darbu, viņiem vairs nav naudas, un tas tu nekā smieklīgas īsti tā kā nesaskatu. Tomēr bēdīgi, ja mēs skatāmies uz to pozitīvi, tā tas ir ļoti smieklīgi, kad visiem pazūd darbs. Smieklīgi tieši, ka visiem pazūd darbs, jā. Elektrība. Labi, varbūt, sakiet, Cerskungs, varbūt jums pašam personīgi, izjūt no jūsu personīgās pieredzes, ir kaut kāda metodika, vai varbūt jums ir kaut kādi paņēmieni, vai varbūt jūs kaut kā zināt, tiksim, kā šos te smieklus, izdabūt ārā no tā cilvēka, kā pasmieties, kaut kāds recepts varbūt. Ir vienkārši, kaut vai palaidiet vieglu vēju. Kā palaidiet vieglu vēju, es nesaprotu. Ļoti elementāri, vienkārši, redziet, ar vieglu vēju, tas ir, esam draugu kompānijā, aizbraucam uz jūrmalu, noguļamies zemē, un te pārsprūk viegls vējiņš, un glāsta visiem vaigus, un, jā, tu saki, ko tu izdarīji? Ko tu izdarīji? Smējas visiem un visiem jautri. Jā, labi, tas būtu skaidrs, jā, tas tāds viegls puka, jā. Jā, bet, jā, es sapratu, jā. Vēl kāds paņēmiens? Klasika, banāna miza. Banāna miza uz ietres. Jā? Atkārtojiet, varbūt skatītāji, kur varbūt tomēr no to banānu. Paņemam banānu. Nē, banānus. Šoreiz, jā, varbūt izmetam ārā, bet, mizu uzmetam uz galēju daļas, un cilvēks, kurš neesat jūs, krīt, sasitās sāpīgi, un visiem ir jautri, un visi smējās rādā kurstiem. Jā, tas neesat jūs. Jā, tas neesam mēs, jā. Tas tāds sāpīgs piemērs citam, jā, bet pārējiem ir smieklīgi, jā, tas tāds klasisks piemērs. Bet varbūt jums kaut kāds trešais tāds paņēmiens, trešais piemērs? Trešais? Jā, trešais. Trešais ir mana dzimšanas diena. Ar šo joku trešais ir mana dzimšanas diena, Cerskungs. Mēs arī šodien noslēgsim mūsu rubriku Domāsim pozitīvi. Visu labu! Zinātnieki ir noskaidrojuši, ka precēti vīrieši noveco ātrāk nekā neprecēti. Jūs domāsiet, ka pie visa vainīgas viņa sievas? Varbūt sievas mātes? Par to tad nākamajā sižetā. Nu kā? 2 dienu atpakaļ atmet pīpēšanu. Jā, redziet, jūs sievas mātei no tā sitiena tanī autiņa stiklā laikam pazudīs redzi. Un tad, man liekas, trieciens bija tiešām stiprs. Var gadīties, ka viņi zaudē dzirdi. Jā, un vēl ir skārts mugurkauls, tā kā var gadīties, ka viņi būs paralizēti un gulēs visu laiku uz gultu. Nē, ir jau arī priecīga ziņa. Redzi, mēs pārbaudījām visus pārējos orgānus, viss ir kārtībā, tā kā viņi vēl vilks kādu 100 gadu, tā kā nesatraucieties, viss būs kārtībā. Tikai ne to. Es taču pajokoju. Viņa tā ir mirusi. Vai cilvēki, viegliprātīgi stopējot mašīnas, nepakļauj sevi riskam? Un kāda var būt šī riska cena? Par to tad nākamajā sižetā.
un tagad parāda man idiotu, kur te ir uzraksts taksometrs. Reklāmas pauzes vietā mēs jums piedāvājam savu sortimentu ar jautrajām karikatūrām. Tas ir Un nu beidzot ir pienākusi kārta mūsu topam – muļķīgie izgudrojumi. Sveicināti! Muļķīgo izgudrojumu topā. Mani sauc Kitija, un es jums pastāstīšu vairāk par jaunumiem, kas šonadēļ papildinās mūsu topu. Un tā, pirmajās 3 vietās ir ierindojušies šādi jauni izgudrojumi. Andris no Jelgavas mums ir atsūtījis izgudrojumu ar nosaukumu cigarešu dūmu uzsūcējs. Tā ir ierīce, kas uzsūc dūmus vietās, kur sapulcējušies daudz smēķētāju. Ieslēdzot šo ierīci jau 2 līdz 3 minūšu laikā, gaiss būs tīrs. Monte no Rīgas mums ir atsūtījis izgudrojumu ar nosaukumu turbosildītājs. Turbosildītājs ir ierīce, kas pat visbargākajā ziemā 30 sekundžu laikā sasildīs gan jūsu mašīnu, gan jūsu pašu. Jānis no Rīgas ir atsūtījis izgudrojumu ar nosaukumu antilāsteklis. Antilāsteklis ir vienkārši ķivere, kur uzliekot galvā pasargās jūs no jebkura lieluma krītoša ledus gabala. Bet, ja vēlaties justies pavisam droši, ar šo ķiveri būtu vēlams pārlaist arī nakti. No jaunumiem šoreiz tas arī viss, tikai atgādināšu jums, kuri no izgudrojumiem ir palikuši mūsu topā, bet kuri ir izstājušies no cīņas par muļķīgākā izgudrojuma nosaukumu. Un tā, šonedēļ 7. vietā ierindojās izgudrojums ar nosaukumu ķermeņa atsveidzinātājs. Ierīce, kas atsveidzina jūsu ķermeni manāmi piespīdušās vietās. 6. vietā ierindojas izgudrojums ar nosaukumu somiņas satura izgaismotājs. Ierīce, kas diennakts tumšajā laikā izgaismos jūsu somiņas saturu. 5. vietā ir ierindojies izgudrojums ar nosaukumu smaidas stienītes.
Tas ir tāds stienīts, kuru ieliekot mutē, jūs iegūsiet burvīgu smaidu. 4. vietā ir ierindojies izgudrojums ar nosaukumu skūpsteklis, jeb skūpstu treniņu vibrators. Tādi izgudrojumi kā Ziemassvētku aizvietotājs, manipulāciju austiņas, švammeļu mikrofons mūsu topu šonedēļ pameta. Tas šonedēļ arī viss. Ja arī jums ir ienācis prātā kāds muļķīgais izgudrojums vai vēlaties nobalsot par kādu jau esošo izgudrojumu, tad rakstiet mums uz info@filmbox.lv un mēs to noteikti parādīsim pārējiem. Nu, un raidījuma noslēgumā kā ierasts smieklīgāko uzņēmumu nosaukumi. Bet mēs jums sakām atā. Sveiki visiem smieklīgāko uzņēmumu nosaukumu topā. Mani sauc Mārtiņš, un es jums paziņošu par šīs nedēļas jaunumiem. Sāksim ar topa apakšu. Tātad topu ar 7. vietu atklāja veikals ar nosaukumu Koma un Ko. 6. vietā ar minimālām skatītāju simpātijām ierindojas veikals pie labās Taņas. 5. vietā ar sliktākām sekmēm ierindojas veikals Pēdējā cerība. 4. vietā mums ir ierindojas piena veikals Degvīns. Pirmais no lielā trīnieka ir kiosks ar nosaukumu Vīze, Anāli, Vāzes un Urlis. 2. vietā topā mums viesojas jaunums, ko mums atsūtīja Dace no Rīgas. Tā ir reklāmas aģentūra ar nosaukumu Lāga Vīzija. Un beidzot top 1. vietā mums ir jaunums, ko atsūtīja Jānis no Rīgas. Tas ir apģērbu veikals ar nosaukumu Beidzot var kārtīgi apģērbties. Ar to mūsu tops ir noslēdzies. Līdz nākamajai reizei. Visu labu!